Zini kā, mēs šodien parunāsim par kursiem, tāpēc, ka es nezinu, man kaut kā pēdējā laikā es tik daudz visu laiku redzu, kad aizvien vairāk un vairāk, man liekas, ka sāk atdzīvoties vispār tie kursi kā tādi, un citi saka, ka viņi mirstot, kad... Kuriem nav kursi, tie saka, ka mirst, jā. Jā, bet ideiski es gribu parunāt no visām pusēm, tāpēc, ka tev jau ir pieredze jau ritīgi ilgi. Es varu kaut kā, varbūt no savas puses kaut ko pastāstīt, vienkārši to, ko es iemācījos arī par tiem kursiem. Bet vispār, pirms mēs sākam runāt, izstāst, varbūt, kā tev reāli ir pieredze pirkt un pārdot kursus vienkārši. Tikai no abām pusēm sākumā to, kad tu sāki pirkt pati kursus, kad tu sāki izglītoties un kā tu izdomāji, ka tu sāksi viņus pārdot? Labs jautājums, un šitad nedarbosies tas tur sales kad no mazā produkta jau uz nākamo tur pāriet kaut kas. Jo man liekas, ka pirmais lielais kurs īstenībā bija pie tā Briana Roska podkāsta, es nopirku. Es nezinu, es droši vien iepriekš kaut kāds līd magnetus citiem, varbūt nevis pat pirku, bet vienkārši patērēju noteikti. Jo man liekas, tas bija tāds, pirmais lielais kurs. Cik viņš maksāja? Pa cik tu bieži? Viņš bija ritīgi dārgs, viņš bija kaut cik 2-3 tūkstoši. Tajā laikā vispār, es bitcoinā samaksāju. 3000 tad droši vien. Jā, jo es atceros, man liekas, tā pirmā iemesls bija 1000 vai 2 vai kaut kas tur bija. Es nācu arī, man liekas, kaut kādi 2 mēneši, un tad ļoti daudz, tagad liekas. Tagad vispār liekas priekš podkāstu, ka tas ir ļoti daudz. Mēs varēsim parunāt tieši arī par to, tāpēc, ka tas bija tavs pirmais kurs, kuru tu nopirki, un es viņu pēc tam pārdevu. Tas ir pirmais kurs, kur tirgoju. Jā, tā kā... Un arī pēc tam vienkārši, arī tu zini, ka viņam arī citi ir, bet okei, 3000 tu nopirki to kursu, tas bija pirmais nopietnais, kāda tā pieredze ir no tā visa vispār tev? Viņš ritīgi sadeva pa pakaļ, vajag ar to accountability, kad vajadzēja iet un darīt, jo es tajā laikā, tas kur es biju Kanādā pie draugiem, strādāju viņu biznesā, kur es tirgoju Ziemassvētku tirdziņā augstas kvalitātes cepures tur no šitās silku un mohēras tur un pārējiem tur materiāli. Cepuri maksā apmēram no 70 līdz $100 kāds, jā. Un Ziemassvētku tirdziņš ir intensīvs darbs, 20 tur kaut kā dienu garumā, no rīta līdz vakaram, no 10 no rīta sāc, 10 vakarā tu taisi ciet to bodīt, pat man liekas agrāk. Un es biju to kursu paņēmusi tieši tajā kursā, tu jau arī droši vien atceries, tur bija. Tev ir jāiepazīstina ar sevi, tur ir kaut kāds komandarbs, tur ir viņam tie video jāklausās, tev ir kaut kas jāieraksta, un es pa visam tam pa vidu vēl ar to kursu ņēmu, es atceros, man kompis stāvēja uz tām, kaut kur starp tām cepurēm, uz vienas austiņas tev ir tas video, tad, kad tie klienti tur kaut kādā, brīdī nav, tad tu kaut ko klausies, tad, kad tev ir tas bathroom breaks jau uz toaletē, tad tu ieraksti ātri to kaut kādu intro video, man nebija laika īsti domāt un prokrastinēt, jo, nākošā diena nākošais uzdevums. Man tās 12 stundas strādāju, tāpēc man liekas, tas bija forši, lai parādītu to, ka tu vari jebkuru un jebkad. Tas tur nebija, man nebija pie draugiem mājās. Es pie viņiem uz dīvānu gulēju ar viņu kaķi. Tā reāli. Un tas bija baigi jāteic, tāpēc, kad arī, tu ieliec tos savus 1000 iekšā, loģiski skaties un dabūs izrakst ārā, bet es biju beidzot nolēmus, ka es gribu podkāstu. Tāds ritīgs, jā. Man ar to bija arī tieši, zin kā, man bija tā, iedomājies, es viņu pārdevu, bet es sāku podkāstu, tāpēc, ka es viņu pārdevu, un es šitot arī iepriekšējā podkāstā stāstīju, ka es, zināju, kā es to kursu biju izgājis, vienkārši iekšā izgājis, un bet es pārdodot to kursu, man nav pašam podkāsts. Un tas, ka es zinu, kas tajā kursā ir un ko mēs tur mācām, es nevaru relētot tā, kā es varu, tad, kad es iesācu pats savu podkāstu. Un tad tā iemesls vienkārši sāku tajā laikā, tas bija kaut kāds 18 vai 19 gads, kaut kas tam līdzīgs, man liekas. Sāku savu podkāstu, un tad, kad mēs, pēc tam jau, kad es ar tiem klientiem runājam, pilnīgi cita pieredze bija. Vienkārši, ka tu reāli pats to esi darījis, ka vienkārši arī viņam var daudz labāk izstāstīt, kā tas viss ir. Jā, bet kas būs, ja man būs bail, man tur tas, man tur šitais, es zinu, jā, man arī tā bija, visu vienkārši, un tad tev vieglāk pieredze. Bet citādāk, jo, es nopērku nezinot, tad, kad tu jau nopirki, tu jau viņu gāji, ka tu zināji. Bet, zini kā, tur noslinkot, man liekas, tā ir tā atšķirība, kad cilvēki domā, ka tu pēc kaut kāds super uber krūta informācija, kur nekur nevar dabūt. Tā nav, vienkārši tu nopērci, tu jau reāli nopērci, tu nopērci to accountability, vienkārši to atbildību par to, ka tu esi samaksājis, un kur šie pilnīgi visi uzdevumi tev jāizdara. Nav bez liekiem jautājumiem, vienkārši tev viņi jāizdara. Problēma tiem kursiem lielākai daļai, man liekas, ir, kad viņi vienkārši, šitais man nepatīk, šo es nedarīšu, iet cauri paši savā tempā, pieņemsim tie, kas ir tā kā, jebkurā vietā, kur tu esi, ej savā laikā, savā tempā, 24/7 pieklūs visiem materiāliem un mācies, kad vien gribi, tu nekad nemācīsies. Kad tev ir tas laiciņš, kad tu gribi. Jā, un tā tev tu vienkārši,
Tev vispār bez nekādiem cherrypickiem vienkārši. Tev jāizdara. Es atceros, tas bija ļoti efektīvi uz to, ka tas grupu darbs bija un kaut kāda sacensība bija pa tām nedēļām, bet, kaut kā mēs visi redzējām, cik kurš ir daudz izdarījis, un līdz ar to tu jau gribi tos savus aizpildīt lauciņus, lai tu neesi tas, kurš to komandu novalk uz zemi, un tāpēc arī bija tas baigais, tas darīt un izdarīt. Un, protams, ka tu izdari, un arī nebija nekāda jēga, jo tikko iesāc kādu jēgu kaut ko perfektu, tāpat nevar perfekti. Perfekts tev būs kaut kas, varbūt pēc 100 epizodes. Un droši vien, ka nē. Tā. Te kursā jau tāpēc, ka gribēji sākt podcastu. Jā, bet tas bija tikai par podcastu veidošanu. Jā, bet kā tu sāki, kurā brīdī nonāci līdz tam, ka tu izdomāji, man arī jāuzliež, tā kā online kursus ir. Es sāku vispār ar to komunas veidošanu, jo es redzēju, ka citi to dara. Es sev apsolīju, ka vai beigsim darīt lietas bez maksas, jo es biju angliski, arī šo to darīju, tur bija kaut kāds tās meditācijas, kaut kāds tos podcasts, un es gribēju veidu, kā to monetizēt, jo, mans mērķis nebija nevis tā nauda, bet man bija tas, ka es gribu šādu dzīvesveidu, es gribu dalīties ar cilvēkiem ar informāciju, un es skatījos tos visus cits, kur tā dara, bet es īsti nesapratu to. Manā galvā nebija skaidrs, ko viņi tur dara. Tā kā viņi kaut ko runā, bet no kurienes tā nauda viņiem nāk, kā viņi to dara, cik bieži. Tā kā tas viss tā baigā miglainā īstenībā lielā bilde. Es nezinu, ka jau tev arī pirms kaut kāda laika, pirms kaut kādas ēras, bija tā, ka tu īsti nesaproti, tur ir tas vienalga Džejs Šetīs, kurš runā. Tur varbūt sajūt, ka viņam tikai no YouTube tur tām reklāmām nāk nauda, bet īstenībā viņam tur ir pašam savu kursu un tur coaching skolu un kaut kas tur. Bet es saku, es tikai sāku tā skatīties, saprast tur, kaut kādas, un tad es gāju. Es gribēju iziet, Gabija Bernsteina ir tāda autora un arī public speakers, un es gribēju iziet viņas tur manifestācijas challenge, un es pateicu visiem Instagramā, ja kāds grib, es tā, bet šito varētu, ja gribat nākt ar mani kopā, nākat kopā, bet viņš nebija tāds uztaisīties kurs, viņš bija kurs, kuru es taisu vakarā un no rīta jums dodu uzdevumus. Bet iepriekš par to komunu es vienkārši arī sāku tai komunai laist vienreiz nedēļā video un par tēmu un tad meditāciju par tādu pašu tēmu. Bet tas bija arī tā kā testraids, vienkārši skatīties, tas darbojās vispār, es varu, cik tu var paprasīt naudu, kurš tev regulāri tur maksā, cik tev paliek, vai cilvēki vispār grib online, jo tas bija tajā Covid gadā. Kas tur, kā tur vispār, tā kā nevariet, vienkārši pofīgi taustīties, bet es jau vienu to apsolīju, kad es prasīšu par to naudu, jo savādāk es zināju, ka es paņemšu tur uztaisīšu komunu, es vēl gadu ar viņu, kamēr es saņemšos, paies ļoti ilgs laiks. Un tā kā sāc uzreiz, man bija tāds, vai es sākšu uzreiz, un būs, nebūs. Jā. Un tad tas pirmais bija tas manifestācijas kurss. Un to es palaidu, un viņš bija tāds, un tā kā nevis uztais kurss, un tad tas bija tāds, nākat man līdzi, es jums pārtulkošu latviski. Jā. Tā, no sērijas, jā. Un tad, kad daram kopā vienkārši. Jā, daram kopā, un es jums iedodu, un es arī daru, un jūs darat. Man bija tā kā, es iesāku 1. datumā, un es ieliku no pirmdienas līdz to bija 2 dienu kaut kādu nobīdi. Tā kā es jau to uzdevumu biju izpildījusi, es viņu zināju, un tad, kad es devu jau, tad es jau varēju tur pastāstīt tur. Jā. Tur jā, kaut kā. Un tagad, cik ilgi tu šo visu nodarbojies vienkārši? Cik ilgi sanāk, ka tu esi tajā iekšā? Tu strādā pats sev, tu palīdzi cilvēkiem visādos veidos, gan konsultējot, gan arī taisot online kursus. No 20. gads. Jā, tas Covid gads, tas bija tad, kad es to komunu izveidoju. Cilvēkiem, šitais arī ir tikai stereotips, vienkārši nereāls stereotips. Cilvēkiem liekas, ka baigi viegli ir uztaisīt kaut kādu kursu un pārdot, un viņiem liekas tā, ka, tu tur salikt kopā kaut kādu kursiņu, ja? Un tad tur vienkārši cilvēks stājās rindā un visi pēkšņi grib pirkt. Cik grūti ir reāli pārdot tos kursus? Pastāst tu no savas pieredzes, un es izstāstīšu no savējās vienkārši. Pirmo man bija ļoti viegli, bet viņš maksā 10 eiro. Man savācās 150 cilvēki uzreiz tajā, kad es paziņoju, viņi izziņoju vienkārši 24 stundu tā kā vakarā un nākošajā dienā sākās. Man vienkārši tik bira un tie cilvēki un tie maksājumi un viss un baigi. Un es vienkārši man likās, ka what? Man vispār likās kosmos un ka tik daudz un viss kaut kas tāds. Tas bija šausmīgi viegli. Pēc tam nākamajam es cēlu cenu. Bet tad, kad tu to pirmo pārdevi, tu jau kādu laiku biji taisījusi saturu. Pareizi, tu saki 12. gadā. Jā, man bija katru dienu 11. no rīta meditācijas. Un tad, kad tu sāki arī podcastu, tas nozīmē to, ka tu jau biji ieguldījis darbu pirms tam, lai vienkārši tā tiek, lai neizpildās tā, ka easy, es vienkārši uztaisīju produktu un pārdevu. Tu jau sāki darīt, tu vienkārši nebija pie tā tikus, ka tu monetizētu, vai tieši tā, jo es biju eksperimentējis visu kaut ko ar to savu Instagram profilu, es biju arī to pašu neķītro followeru pirkšanu taisījusi, visu kaut ko. Es skatījos, ko Fiverrā tur var izmantot, bija tāds Jarvī, kur varbūt sen marketingā darbojos, tāda programma bija, kur viņi lika laikus, lika visu kaut kādus, jo es strādāju priekš citiem, kur to programmu izmanto, un tad, protams, es viņu arī uz savu profilu. Viņa bija tāda, ka tev tur var komentārus automātiski likt, citiem komentārus, tā follow
unfollows, visu tādu viņu šobrīd, es nedomāju, viņu tās programmas jau visu laiku tur pie dziesmas Instagram ņēma, un tas bija, saku, ļoti sen, 17. gads pirms, man liekas, podkāsta pat, vai kaut kas ar to, tā kā senos laikos, jā. Kaut kad tad, un es biju to skatījusies, un tas ir, bet tā, kad es atnācu uz Latvijas tirgu, tos followers jau vairs pirkt nevarēja vai kaut ko tādu darīties, tāpēc, ka tas uzreiz tu varēja to kontu to nobloķēja. Man bija visi followeri angļu valodas, es biju 12 gadus angliski, vispār tikai runājusi, visu likusi, ja man kaut kas bija, bet ļoti maz kaut kāds bildes. Un es iesāku latviski, iesāku ar 11 no rīta meditācijā, kas bija vienmēr Instagram laivā, un viņas tā arī bija tajā pavasarī iesāku viņas, un tas kurs bija pēc tam janvārī, tā kā nepilns gads. Bet katru dienu kaut kad es sāku izlaist tās sestdienas, svētdienas, lai tā kā sevi, tāds, hei, jābūt brīvdienā. Yeah. Bet jā, katru rītu 11 man bija Instagram meditācijas. Jā. Un tajā kursā arī iekšā vienkārši, ja mēs runājam par vispār par digitāliem produktiem, par kursu, par pārdošanu, par mārketingu, daudz dzīvo tajā ilūzijā, tu gan jau varēsi saskārusies, man pastāst, kā uztaisīt kursu, vai cik, es arī gribētu, man ir tur ideja par tādu un tādu, tu neaizdomājās tālāk vienkārši, un arī daudz tie, kas pārdod visās kursus, viņi arī nestāst to, ka tev ir tik daudz iemaņām jābūt, tev jāmāk ir filmēt video, tev jāmāk ir runāt, tev jārunā cilvēku priekšā, kas ir vienkārši visiem reāli baili. Tad tev jāmāk uzrakstīt 3 teikumus, salikt kopā un normāli, salikt pieturzīmes un no sērijas. Tad tev jāsaprot, ka kaut kas vēl tehniskais, kā vēl lielākā daļa baidās, kur to visu glabāt, kā to visu turēt, tās visas faili. Jā, tas katra no tām lietām vienkārši ir jāiemācās, jāapgūst, un tad, kur otrs ir, kas man besī? Man besī tas, ka cilvēki domā, ka tas ir tāds, es te ieguldīšu 100 eiro, un uztaisīšu kursu, pārdošu un vienkārši pelnīšu 30 štukas no sērijas. Pastāst man, kur tā var. Tur jau tā lieta, un galvenais, ka tas cilvēks pats īsti nesaprot neko no tā visu, ko es tikko stāstīju, no visas tās pārdošanas, arī pēc tam, jo lielākā daļa vienmēr domā, ka kurs ir galvenais, un pēc tam viņi nemaz neaizdomājas tik tālu, ka viņiem viņš arī būs jāpārdod. Viņam liekas, ka viņi vienreiz uztaisīs mājaslapu, un tur ieskatu pēkšņi visu maģiski pirks, un vienkārši tev tikai ripos iekšā tur eiro kontā. Bet tā nenotiek, vai ne? Nē, vispār nē. Tas pirmkārt, atgriežoties pie tā pirmā, tev ir jāmāk prezentēt sevi un izstāstīt informāciju interesanti, īsi, lakoniski, precīzi. Tev ir vispār jāsaprot, kam tu viņu stāsti. Tai publikai ir jābūt jau gatavai saņemt. Tu nevari katru, piemēram, viņi jau visi bija ļoti gatavi saņemt. Es biju mazliet par to manifestāciju stāstījusi, viņi visi vienkārši ar atvērtām mutēm sēdēja un gribēja to informāciju. Yeah. Man viņas nebija, piemēram, kas saucās angliski praimot, tas pat nav nekāds, tas ir tas, ko es mācījos tad, kad es 12 gadus mācīju valodu. Tu ienāc klasē, es nevaru sākt ar gramatika pirmais likums. Tev ir pirmkārt icebreakers, tev ir jāiesilda, lai tavas smadzenes uztvertu informāciju. Tāpēc, ka es mācījos to kursos apgūvu, kā strādāt tavas smadzenes, lai tu mācītos jaunu valodu. Jauna valoda ir jauna informācija, jebkas jaunais. Tev vajag no sākuma to pozitīvu atmosfēru, kur tu vienalga, vai tas ir joks, vai tā ir spēle, vai tas ir kaut kas, kur tu atver. Kursos nekas nemainās. Tev arī vajag, lai tas cilvēks, tu nevari iemočīt prosti ar kaut kādu savus informāciju. Liec Facebook ēdu, kaut vai tas būtu tāds tieši loģisks, liec Facebook ēdu tajā stūrī un to tur, Tev ir kaut kā jāiesil, tev ir jāizstāst, kāpēc tieši pagājušajā nedēļā tagad un šodien mācījos par TikTok, un viņi arī tik forši stāst viņas ilgi ar to, ka, zini, kas ir, tev ir jābūt pašam fanām par to, ka TikTok video taisīt forši, un viņai to savu stāstu, tas tavu stāstu iesilda. Tā ir viena daļa no tev 45 minūtes, un, piemēram, mēs runājam par pieaugušiem, tev ir jāmaina tās ik pēc 10 minūtēm, ja tu runā ar bērniem, tev 3 līdz 5 minūtes maksimums vispār, tev visu laiku viss kaut kas jāmaina tajā. Ja tu runā par kursu, tad par ko mēs runājam, ka tu vienkārši prosti uztaisīs kursu un prosti pārdos, tev par pirmo video ir, tas ir daudz, tev ir jāzina, kā un ko darīt, un tāpēc arī cilvēks saka, es nosēdēju tavā podkāstā ar stundu, un es arī, piemēram, skatos, kā sēž live video, 20 cilvēki, man var noklausīties, es kaut ko stāstu un daru ok. Noteikti var daudzreiz un vairāk, un visu kaut ko, un pēc tam tos podkāstus, piemēram, kad es lieku editot, kad man kāds cits editors saka visus mūmē, kuras pārsakos, kuras 2 reizes pasaku vienu to pašu domu dzēs ārā, lai tas podkāsts ir īsāks, lai tā informācija ir īsāka, lakoniskāka un foršāka. Un tas viss iet pie editinga. Tas ir vispār tā kā pirms es tagad nobaidīšu droši vien kādu, kurš tagad grib taisīt to kursu, bet ļoti labi. Nē, labi, nobaidīšu, tāpēc, jo mēs runājam, lai cilvēki nedzīvo tajā ilūzijā, ka tas ir, vienkārši,
ka tas ir kaut kāds tāda side hustles, ja, ko tā easy var paņemt vienkārši. Nu jā, jo es nācu no 12 gadu pieredzes ikdienā strādājot ar vismaz 20 cilvēkiem ieiet klasē, it īpaši ar jauniešiem, kuri viņi tevi noēdīs, ja tu būsi garlaicīgi. Viņi tev nometās, viņi sāks kaut ko čukstēties, viņi sāks kaut ko darīt, un tev tā informācija un valoda nav viegla lieta, ko mācīt. Bet tajā pašā laikā, protams, rezultāts ir amazing, ja tu viņu iemācies un tu vari tagad sazināties ar visu pasauli. Ja? Un tāpēc man tā pieredze tajā ir nenormāli plaša un liela, un arī tas pats pēc liela, tā kā es Vietnamā mācīju, mums bija citreiz, tev ir 60 cilvēki. Tev ir citreiz, es apmācīju skolotājus. Un tad jau ir atkal citi, viņi jau nāk ar citām prasībām. Tev ir arī jādomā, jo bērnam to var visu kaut ko iesmērēt. Bet pie tevis nāk, piemēram, uz tevis pārdošana nāk cilvēks, viņš ir biznesa cilvēks, viņam neinteresē huīņi. Viņam neinteresē, viņam ir, vai visīsākajā laikā, man tagad ir 45 minūtes, pastāst man ātri, ko tu vari man izdarīt. Man neinteresē tas, ka tu tur, es tagad savu stāstu izstāstīšu, es esmu ļoti skaista, vai kaut kas tur ir atkal cits, un tev ir jāzina, kam tu runā, priekš kā un kā to pasniegt. Jo es arī esmu ļoti, es nenormāli kritizēt. Es domāju, ka man jaunā profesija būs kritizēt kursus. Tāpēc, ka man liekas, tādā ziņā, ka es tik ļoti redzu, ko var uzlabot. Kad tas ir kaut kur tu vari izteikties labāk, ir, kur tu vari skatīties vai izskatīties pat labāk. Ir viss kaut kas, jā. Un ja taču tu ieraugi cilvēku, un es vienkārši skatos tā, nav kaut kas īsts, viņam nav līdz galam, jā. Ka tu jūti cauri tam video, viņš feiko. Tas ir, vienkārši tas ir reāli biznes, tas tiešām, un tas ir tik grūti, arī tad, kad, piemēram, ja mēs runājam par to pašu London Real, es esmu redzējis, kas notiek tajās aizkulisēs. Mēs strādājam tā, kā mēs strādājam milzīgā korporācijā, un pilnīgi visu laiku ir vienkārši davai, rezultāts. Tu nevari čakarēties, tu nevari slinkot, tu nevari nebūt kaut kur laikā un tā tālāk. Vienkārši tur reāli darbs. Tas, ka es strādāju no mājām, tas bija viens. Es varēju pats regulēt savu laiku, uzlikt kalendārā, cik es zvanus gribu pa dienu, tās konsultācijas, un tad viņas atvēra vaļā un strādāja. Bet tas nemēr fakti, Bet tu biji viens no mazā zobratiņa, kas bija vispār, jo taču Brains, cik viņam bija dienā kaut kāda laiva un viss kaut kas. Tur jau tā lieta, un iedomājies, mēs bijām, pirmkārt, viņš taisīja divus webinārus, kur bija laivā katru nedēļu, otrdienās un ceturtdienās. Sākumā bija pa dažādiem kursiem, kas bija, un webinārs nebija uz stundu, bet uz 3 stundām, to atceries. Un vienkārši viņš visu laiku stāstot un daloties to informāciju, vienkārši ģenerēja priekš mums līgus. Mēs komandā 17-18 cilvēki, un es viens no tiem, vai ne? Un iedomājies, mums katram bija, godvārds, es nepārspīlēju, ap 5000 līdi plus mīnus, vai ne? Paskaidro tiem, kas varbūt klausās no malas līdzi. Potenciāliem pircējiem. Kontakts potenciāliem klientiem, e-pasts, telefona numurs. Ar kuriem tu vari sazināties un ar kuriem var strādāt. Mūsu uzdevums vienkārši bija nokonsultēt, saprast, vai mēs tam cilvēkam varam palīdzēt, un jau varam vienkārši pārdot to kursu, pa lielam. Bet kā es līdz tam tiku, vienkārši, ar ko daudz failo, kas bija taisīt kursus, viņi paši nav pirkuši nekādas kursus un paši nav gājuši cauri. Es pirms tam biju izgājis, es pats izgāju to kā pārdot dārgu kursu, high ticket closing, kur es samaksāju vienkārši ar trīcošām rokām 2500, sēdēju virtuvē vienkārši, teikā, un trīcošām rokām vienkārši piespiedu play, iegāju istabā, teicu, Laura, es tikko nopirku kursu par 2,5 štukām, ja jau tu nopirku. Tad jau droši vien tā vajadzēja no sērijas. Paiet 2 mēneši, man apsilo vēl pa 2 štukām. Paiet vēl mēnesis, man apsilo vēl pa 200 eiro mēnesī maksāt. Es tajā gadā kaut kādas vairāk kā 10 štukas iztērēju, pa to kursu. Tas, ko es tur mācījos, pēc tam es vienkārši praktizēju tajā London Real. Bet no turienes jau man nāca tā pieredze, ne jau no tā kursā. Tas nebija tā, kad izbrauca mašīna, vienkārši noliec tiesību, tev iedod B kategoriju, un tagad tur braukt. Viss tas, ko es tur biju visu laiku malas uz viņu, to es iemācījos vienkārši darot pēc tam praksē. Un tad tāpēc, kā es tagad arī, kad es eju klientiem stāstu, runāju, mēģinu kaut kādā veidā palīdzēt, tas, ko es iemācījos no visiem tiem mentoriem, tos es vienkārši izdzīvoju pats uz savu ādu, vienkārši pieņemsim. Maira, tāds likums, jā, tev ir jāiekaro uzticība. Kas notiek, ja tu neiekaro? Un es vienkārši patinu atpakaļ, es atceros, kad man ir bijis kaut kāds cases, kur man tā nav bijis, vai kur es nofēlojos tā, un es izstāstu vienkārši no savas pieredzes, kur es to pats reāli esmu izdzīvojis. Pieņemsim, klienti melo, klienti melo, es tā tagad pasaku, un klienti melo, un tu tā, skaidrs, viss kārtībā, klienti melo. Bet tad, kad tu pirmo reizi dzirdi, ka viņi tev vienkārši sāk bāzt batons ausīs, tu tam netici. Tad, kad viņi tev 5. reizi bāž, tu tam netici. Tad, kad tu paiet kaut kāds mēnesis, 2, tu sāc filtrēt, vai ne? Un tad tu saproti, bet klienti melo.
ka tu pats pacenties to izdzīvot. Nu, un tad, liekas, tas posms, es pabeidzu to, tad sāk strādāt tur, un mums bija tā, ka labākajos mēnešos, mēs apgrozījām labākajos mēnešos, es nezinu, vai šo var stāstīt, bet man nav, es domāju, ka viņi nesaprāt latviešu valodā. Mēs apgrozījām 900,000. Iedomājies vienkārši, un tas bija pa mēnesi. Un tas ir tā, visu komandā. Tas vienkārši, man liekas, one man show, principā. Tas uz visu uz viņu, uz to Brian Rose. Jā, tur ir tā lieta, bet iedomājies, tev liekas, ka tas ir, viņš tas kapteinis, kas nes tur to visu iekšā, ne? Bet aizmērē 50 cilvēki, kas pie tā viss strādā. Tas ir bizness, un mērķis ir pilnīgi arī cilvēki, to arī, kad pārdod kursus, ja tu pārdos vienreiz tu kursu, kurš būs sūdīgs, pēc tam nākšajā reizē tas cilvēks no tevs nepirks. Un nav tā, ka vienkārši tagad mēs taisam kaut ko, lai būtu, sagrābjam ātri naudu, un vienkārši tu dzīvojam tur kaut kādās, nezinu, Spānijā, tur 8 mēnešus. Nē, īpaši Latvijā vispār, kur viss ir maziņš. Kur ir neliels, cilvēki zina viens otru, Instagramā arī pa tiem kursiem viņi ceļo apkārt. Tur viens vilciens, un tu viņi ik pa laikam izkāp tavā stacijā. Un ja tavā stacijā nebija forši, tad viņi, nākošais tavajā stacijā laiž garām. Un tad viņi iet uz citiem kursiem tā? Jā. Protams, baigs stulbi zina, kas tagad ir kaut kāda līdzīga kursa, un tīpaši arī tur par vienalga, kursi attiecības, kursi par naudu, kursi par pašizaugsmi vai par pārdošanu, ka tie nosaukumi ir līdzīgi, un tad viņi tā, bet jau pie tā bija baigs sūdīgais, un viņš pie tevis vairs negrib iet, tāpēc, ka tev nosaukums ir līdzīgs, vai tā tēma tāda pati. Es jau par pārdošanu zinu. Arī to jau es biju vienā kursā par pārdošanu, viņš nebija foršs. Es saprotu, tev ir tas viedoklis par visu pārdošanu. Jā, to ir tēma, tā kā apziņas, ne? Jā, ir tāds, Redz, cik triki ir, tad īstenībā, ka tu pirmajā reizē trāpus kaut ko labu, jo pēc tam tev priekšstats vienkārši veidojās tāds, ka viss slikti, viss sūds. Bet zini, kas vēl tieši tā par tiem kursiem, jo es tikko arī iegāju vienā membershipā, viņam arī viss tā platforma un tas, un es zinu, ka es pa pēdējiem 2 gadiem, un šis ir ļoti apzināti, jūs pagājušo gadu gāju un saka, es gribu iet tagad vairs jau nekā, jo kā freelancers es māku darboties brīvi, bet freelancers ir arī tāds vēl, kurš meklē sev nevis pat tik daudz klientu, bet viņam ir tā kā, darbs tev stundu pret stundu, es ar tev stundu sēžu, es saņemu, es nesēžu ar tev stundu, es esmu slima, es nesaņemu. Tāds man bija visu mūžu tas. Un it kā viņš ir arī ļoti brīvs dzīves stils, tāpēc, ka es varu izlemt, kurā stundā mēs tiekamies vai kurā nē. Bet es sev apzināti teicu, tā kā viss es gribu, iet biznesā, es gribu iet biznesa thinking un visu to. Un tajā brīdī, kad es to sāku darīt, es sāku apzināti skatīties uz lietām citādi. Nevis tā kā es ieeju un skatos, kā viņi tam biznesam kāds varbūt tik dārgi vai kaut, bet tā kā, viņi uzlikuši tādu cenu šitam produktam, kā viņi to dara, kā viņi marketē, kā viņi tev sāk nākt tu citādāk skaties uz lietām. Piemēram, tagad arī to pašu, tu vari iet uz tiem kursiem nenormāli daudziem un tad taisīt to savējo kursu, bet ja tev domāšana ir prosta, parasta, tu neredzēsi, jo es iegāju, piemēram, es skatos katru, kā es no pogas nospiešanas brīža, es skatos, kas notiek. Un es skatos, viņi tik labi uztaisījuši, šis ir tik perfekti. Es arī savam kursam tā gribu. Es arī šo gribu. Šis ir vienkārši amazing. Es arī šo. Un es skatos visus to, kas tas, kā to veidot par vēl labāku, kā to savējo veidot vēl labāk, no citiem mācoties. Kāds jau pateiks, tu tur kopē vai kaut ko. Neuzskatu, ka es kopēju, jo es skatos vienkārši, kā izveidot labāk, kas ir tas pats, ja mēs ejam tur kaut kādā IT, UI, UX, user interface un user experience. Es skatos, lai tam klientam būtu pēc iespējas labāka pieredze. Un, protams, un tas arī nodrošina tā laba pieredze, un viņš atgriežās pie manis, jo es esmu arī dzirdējis no citiem, tā kā viņi aizgāja pie kaut kā uz tādu uz kursu, bet kā viņam vispār nekāda platforma, nekas, man patīk tās tehniskās lietas, man patīk laba kursu platforma. Man nav vēl perfektākā apmaksas sistēma, jo man nelaiž Apple Pay, jo man liekas, ka tas ir, tas the best, un nevar citādāk, bet Viks to vēl nelaiž Latvijā. Bet, šīs te lietiņas, un līdz ar to tu skaties citādāk. Un tad es skatos, tāpēc, piemēram, tev es arī pagājušajā procesā, kā tu to dari, kā tu to, jo es skatos, kā tu vadi savu biznesu. Nevis vai es skatos, tur kaut kāds coach, es skatos, viņai daudz sekotāju. Kur viņi viņus virza uz Telegram, ko viņi tajā Telegramā dara. Es skatos, nevis pat vairs, un tu it kā, tas var izklausīties no malas, ka tu tā kā okšķerēji kaut ko, bet es okšķerēju priekš tā, es gribu saprast, kā cilvēki domā, jo viņi iet uz viņi uz turien skrien, tur ir masa kaut kāda, kur šim šobrīd skrien līdzi, un es gribu redzēt.
Un tad es skatos, kas ir pēc cilvēkiem, kurš skrien. Vai viņi kaut ko maksā, vai viņi nemaksā, cik no tiem ir maksājuši. Es vienkārši uz analīzi staigājošā. Bet tikko 2 vai 3 reizes pateici, ka cilvēki domā, ka es kopēju, vai cilvēki domā, ka es skatos, bet tev tik un tā ir sajūta, kad ir tas jāpasaka, tāpēc, ka to pateici. Bet šitais te pieņemsim, man arī viens... Es taisu research, es priekš sevis to research un uz daudziem, un tad tu to tiem daudziem centies saprast. Nu, jā, kas ir tie strādājošie elementi, lai arī man būtu tas success, jo, protams, ka es gribu successful, es negribu kaut kādu sūdu taisīt. Yeah. Un es negribu, arī kaut vai es uztaisu labi, es arī gribu viņu labi pārdot, un es gribu saprast. Es gribu izprast lietas. Nu, šitais arī ir kaut kas tāds, ko cilvēki vienkārši ignorē, palaiž garām klientu. Pirmkārt, viņi nesaprot savu klientu, tas ir viens, tas vienkārši standarta 80% gadiem, kam tu pārdod, visiem, viss, kas gribēs, kam interesēs. Viss, kas gribēs nākamās. Jā, un otrs ir tas, ka vienkārši to, ko tu tagad stāst, izskatīties, izčikot kā citu pārdod, kas viņam sanāk, kas nesanāk, vai ne? Visiem klientiem, kuriem es strādāju, es devu arī tādu failu, man pašam arī viņš ir uztaisīts, man ir kaut kādi 7, 8 šitie ten piemēri, kuriem es eju, kurus es esmu apskatījies, un es gribētu, lai man arī tāds pats, funnels saucamais ir vienkārši, tas, vai ne? Un arī tas pats Russell Bransons, kas ir ClickFunnels dibinātājs, viņiem vienkārši viss tas process saucās funnel hacking. Vienkārši tu reāli nohako, tu apskaties, ja šitās ten, piemēram, tā maize tirgojās, tad kāpēc viņi tirgojās, kāpēc cilvēki pērk? Bet lielākā daļa liekas, es negribu kopēt, es gribu kaut ko unikālu, un tad tu kaut ko unikālu uztaisi, un neviens to nesaprot, kur tu esi uztaisījis, kas vispār ir, tu gribi pārdot tam pašam cilvēkam, bet tas cilvēks, kuram 15 dažādi biznesi jau pārdod, vienkārši nesūda, nerubīja, vispār, kas tu tāds esi. Viens tas, ka jābūt savādākam ir, bet otrs tas, ka tam cilvēkam ir jāsaprot. Bet, savādāk, es jau esmu citādāk, es jau nevaru monti, jo neviens nevar izmainīt. Tur jau ir tas mans unique kaut kāds tā pieeja. Tas, kā es sakombinēju tās domas no tās mana dzīves pieredze, ko es mācu, kā es pasniedzu, kurus piemērus es došu, tas jau būs unikāls. Bet tam, kāpēc man pārtaisīt pārdošanas panelī, viņš strādā. Tur jau tā lieta, jā. Tāds vai arī produkta, tāpatām tos nosaukums jau arī virs kaut ko eksperimentēju un lieku un tāds, bet ir tie, kas standartā strādā un viss, ko tur ņemties. Jā. Ko tur ņemties? Jā, vienkārši, ja tas nav saplīst, tad kāpēc tev jālabo kaut kas? Jā, tas tā kā ir tie šausmīgie, ka tu pasties, es nezinu, man riebēs tās mašīnas, kas izskatās kā kastas kaut kāds, izņemot kaut tur Mercedes Brabus, bet tie Fiat kaut kādi šausmīgie tādi. Tas ir kuriem augšā pie... kaut kādi, jā, visādi. Kur negudākā mašīna pasaulē. Jā. Tev gribēs uztaisīt kaut ko unikālu, jā, tev neizskatās. Zini, kā man ir, kas skatos tā mašīnām, es tā domāju, vienkārši wow. Iedomājies, viņi sēdēja kā 20 cilvēks atpakaļ, kāds parādīja to bildu un vēl kādi 15 teica, bet šitais varētu aiziet. Un tad viņi to apstiprināja, tad viņi uztaisīja vienkārši to mašīnu, un tad viņi sāk viņu pārdot. Iedomājies, kāds pateica, ka tas ir reāli stilīgi. Jā. Dievs, ir tik traki. Tāpat kā viens no šiem tajā Idiocracy filmā, viņi teica, ka viņi gribēja iedot cilvēkiem, tajā filmā kaut kāds apaus, kurš, tu zini Idiocracy, jā? Nē, kas tas ir? Viņa tāda filma, ka Amerika ir tur pēc cik tur tiem gadiem, ka tur visi der tikai kolu un, pārvaldē ir pilnīgs idiots un stulba filma, es nezinu, kāpēc es viņu pat, man liekas, 2 reizes redzējusi. Bet šobrīd es viņu šajā gadā var skatīties citādāk, bet viņi gribēja iedot, lai kājās ir kaut kāds kurps, kurš tiešām neviens nekad mūžā nevilks, un viņi iedeva krokšus, un tagad visi staigā krokšos. Tā kā pa tām lietām, kur tu saki, tā kā 20 cilvēki sēdēja un domāja, ka tūši tās kurpus čist neviens nevilks nekad, tāpēc mēs viņus varam tajā filmā iebāzt, jo tā kā tajā filmā ir visi ir idioti. Un 2 cilvēki bija iekapsulēti, un viņi atnāk, un viņi ir normālā prātā kā mēs, mūsdienās jau viņam jāizglāb pasauli, totāli Amerika. Bet jā, tad tur ir krokši, tā kā arī cilvēki sēdēja, bet viņi nokļūdījās, jo mūsdienās visi vēl kā krokšus. Šitais labs piemērs ir, tiešām ir lietas, kas Fiats sūdīgs piemērs, un nebija krokši labs piemērs. Varbūt nav paši glītākās, bet vienkārši tu vari iepārdot jebko. Un ja uzķert, galvenais, tev laikam tā mācība ir vienkārši jātestē un jāskatās, kas cilvēkiem interesē. Piemēram, tas Kanye West tās cheesy, vai kur viņam ir arī kaut kāds tās kosmiskās kaut kāds cheesy, kas izskatās drausmīgi. Es tās kājās nevilku, bet ir cilvēki, kas velk. Tieši tā. Tā kā ir auditorija. Tā kā, var ar to unikālo mautu, bet, ir jāzina. Jā. Pastāstīji, zini kā, vēl viena lieta, kā tu uz to skaties. Es vienkārši ik pa laikam, visus tos gadus, kad arī es esmu arī tos pašus kursus pārdevis, esmu iekšā tajā mārketingā, pārdošanā un tā tālāk visā, es visu laiku skatos uz to, kā citi cilvēki taisa biznesu, tāpat kā tu, un es pamanīju vienkārši to, ka lielākā daļa reāli
lielākais piķis ir tajā, ka tu māci, kā kaut ko darīt, nevis, ka tu pats to dari. Saprot to domu? Iedod piemēru. Es tev, piemēram, es tev gribu iemācīt izspiest, piemēram, ābolu sulu tagad, kad sezona beigusies, vai ne? Un nevis es pats uztaisu sev mājās ābolu sulu to spiestuvi, es vienkārši nenopērku aparātu, bet es vienkārši nopērku aparātus, uzfilmēju kursu un mācu pārējiem spiest ābolu sulu, un kur var mājās pelnīt vienkārši spiežot ābolu sulu citiem. Nu, saproti? Tu tā kā sanāk, ka tu, vienkārši tu dari lietas, pieņemsim, manā nozarē. Cilvēki, kuri māca, kā taisīt mārketinga aģentūras. Viņi mārketinga aģentūra pelna mazāk nekā tas, kā viņi māca to mārketinga aģentūru taisīt. Zini kā, vai Vincent, mans pēdējais gads bija tāds šis atzīšanās podcasts. Es esmu beidzot atklāt. Es teiktu, pēc tā pagājušā gada, pēc tā Baltikas, man tas lika padomāt, ja? Un arī, man tāds bija, man liekas, tāds panšs, jo es sapratu, ka, citi no malas man redz tā, labi, un ko es vispār gribu, es gribu tajā turpināt, jo, tādā arī, tāds tev zin kā tāds pārdomu kaut kāds posms normāls, nav 40 gadiem krīzes, neesmu tik vecs. Piedod visu, kuriem 40. Jo tāda klausās. Bet jā, man jau arī Mārtiņš teica, viņš saka, tev ir jāiet mācīt visi tie, kur bija tā kā tu, kur ar tiem, manifestācijas kursņiem un tādiem, tā kā next levelā māca viņiem, kā taisīt kursus, kā taisīt to un to. Un es kaut kā laikam nezinu, līdz galam neizjūtu to, vai man nebija tā, it kā varētu, jo pēc tā viena kursa, kur es pēc tavu coachingu, man liekas, uztaisīt, es pārdod savu pārliecinošu, viņš jau bija uz to pusi. Vajadzēja vienkārši iet uz augšu, principā, ja mēs runājam par to lietām, kuras nožēlo dzīvē, ja, nevis nožēlo, bet skaties, ko šito varētu bišķi citādāk, ja. Un es pēc tam arī skatījos tā, kurš tad ir, kur ir tie TikTok visi followotie un visi pārējie tie, kur māca, kā taisīt kontentu. Un tie, kur māca, kā radīt saturu, kā māca to, un, piemēram, tagad es arī paņēmu to kursu, viņi jau principā māca, viņi saka, par kursu nosaukums ir Get Your Freedom Queen, bet viņi jau māca, kā taisīt saturu, un tāpēc jau tas ir tik efektīvi, viņš ir arī praktiski ļoti. Tās lietas ir ļoti praktiskas vienkārši, kā to uztaisīt, tā kā tu saki, kā uztaisīt mārketinga aģentūru, jo tas jau ir tālāk, tas jau ir biznes, nevis, ja tu esi mārketinga aģentūra un ņem vienkārši klientus. Tas arī ir biznes, bet tas nav tik pasīvs, kā uztaisīt mārketinga kursu, par to, kā uztaisīt mārketinga aģentūru. Tā kā tas ir tāds ritīgi. Okay. Bet daudz to nepamanā, daudz pat vispār, mēs skatāmies, mēs redzam layeros. Tā kā tu redzi, ir tāds, kur ir tas sākums, ja tu pats taisi kursu, vai tu pats taisi tos mārketinga materiālus, tad tu pats taisi to, un tad tev pēkšņi ir tas tiešām tas passive, kas ir tajā piramīdas, tavā piramīdas augšgalā. Okay.